viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, un es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Mateja evaņģēlijs, 25. nodaļa, 21. pants. Viņas darbs ir šim laikam un mūžībai. Mammu, tava darba ietekme ir tik liela, tāpat nebeidzas uz šīs zemes vien, tā sniedzas pat mūžībā. Tu dari šo darbu tam kungam par prieku, un šie pienākumi tiek doti no augšienes, tāpat kā palīdzība tos paveikt. Šodien aicinām arī tevi pārdomāt, kā tas, ko tu dari, ir mūžībai. Lūk dažas idejas. No mana ieguldītā savā bērnā lielā mērā ir atkarīga viņa mūžība, būšana vai nebūšana debesu valstībā. No mana ieguldītā savā bērnā lielā mērā ir atkarīga citu mūžība, vai caur manu bērnu daudzi tiks mudināti tuvoties Dievam, vai tieši pretēji. Lielas atziņas, bet lielāks ir Dieva spēks šodien veikt vislabāko sava bērna labā, kas pieejams ikvienai no mums caur ticības lūgšanu. Filipiešiem 4. nodaļā 13. pantā ir teikts: Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Kaut es un tu, mēs visas būtu starp tām mammām, kuras dzirdēs šo brīnišķīgo pestītāja balsi, kas sacīs, ka esam bijušas uzticīgas, pateicoties viņa upurim un nopelnam caur Jēzus spēku. Šodien darīsim mūsu mammas misiju uzticīgi, censdamās darīt vislabāko, ko saprotam. Māmiņ, ieklausies savā sirdī un sadzirdi šo kluso balsi. Šī balss tev vienmēr atgādina, kas ir tas, kam tu dari šo darbu. Atceries, ka debesu Tēvs visu redz un ir vienmēr klātesošs. Lai šī diena tev paiet tā kunga vadībā, un viņa balss ir klātesoša. Par 8. pērli mamma Santa stāsta. Viņas darbs šim laikam un mūžībai. Jā, tā ir mamma. Dievs ir devis mammu katram bērniņam no dzimšanas brīža, kā Dieva vietā, lai ieliktu visu to labo, kas nāk no augšienes. Kas tik mammas ikdienā nav? Gan finanšu ministrs, gan ekonomikas un labklājības ministrs, kamēr vīrs ir tikai prezidents. Mammas var tik daudz uzupurēties, ciest un tik un tā mīlēt savus reizēm nepaklausīgos bērnus. Bet tā ir tik maza daļiņa no tās mīlestības, ko Dievs ir parādījis mums. Mums mūžība būs par mazu, lai par to visu pateiktos viņam. Māmiņ, atrodi šodien mirkli, lai pārdomātu, kā Dievs ir parādījis mīlestību tev personīgi.